Tiem, kas nevēlas studēt galvaspilsētā, vērts apsvērt studiju iespējas Ventspilī. Ventspils augstskola savas durvis studēt gribētājiem savulaik vērusi vaļā 1997. gadā, 14 gadu laikā kļūstot par vienu no modernākajām augstākās izglītības iestādēm Kurzemes reģionā. Savulaik dibinot šo augstskolu, tās krustmātei Ilzei Buņķei nosacījums bija, lai studiju programmas atšķirtos no tām, ko var apgūt Rīgā, Jelgavā vai citās Latvijas pilsētās. Katra vieta, kurā ir augstskola, ir daudzreiz apliecinājuši to, ka attīstās arī pats reģions. Un attīstās ne tikai tāpēc, ka šeit, piemēram, ir iespēja piesaistīt intelektuālo potenciālu pašai pilsētai, bet augstskola nenozīmē tikai bakalaura grādu iegūšanu un maģistra grādu iegūšanu, bet augstskolā, ja ir iespējams, un es domāju, Ventspils augstskola to ir pierādījusi, kad ir iespējams nodarboties ar zinātni. Mācību iestāde, kā autonoma valsts augstskola un zinātnes institūcija 10 studiju programmās nodrošina kvalitatīvu augstāko izglītību biznesa vadībā, tulkošanā un valodniecībā, datorzinātnēs un inženierzinātnēs. Šī ir arī vienīgā augstskola Latvijā, kurā māca priekšmetu vērtspapīru tehniskā analīze, kas nozīmē gūt zināšanas finanšu ekonomiskajās prognozēs. Tikmēr modernās pētniecības laboratorijas kļuvušas par aizraujošu intelekta attīstības vidi pašam studentam. Ir jaunākās tehnoloģijas pieejamas, kas ir nepieciešams studiju procesam, lai viņš būtu līdzi laikam, nevis aizkavējies jau senākos laikos, lai studentiem nav jānotrauc putekļi no grāmatām, bet lai viņi tiešām varētu aizejot jau reāli darba tirgu, izmantot un redzēt tās tehnoloģijas, un ko viņi izmantojuši ar augstskolā. Augstskolas studentu skaits pārsniedz 800, no kuriem 3/4 studentu ir ieradušies no citām pilsētām. Šeit studentu dzīve ir neatņemama studiju laika sastāvdaļa, un par to Ventspils augstskolā lielākoties rūpējas studentu padome. Studentu dzīve šeit patiesībā ir ļoti raiba, sākot ar to, ka ir dažādi pasākumi katru mēnesi, ko rīko mūsu studentu padome. Un, protams, liels pluss neatsverams salīdzinājumā ar citām augstskolām, manuprāt, ir tas, ka mums ir iespēja bez maksas izmantot Olimpiskā centra Ventspils sporta bāzes. Mūsu studenti var iet spēlēt basketbolu, volejbolu, peldēt, spēlēt hokeju, florbolu, iet uz telpu futbolu. Un tā kā ir ļoti daudz lielas iespējas, ko viņi var bez studijām vēl ārpus sava brīvā laika nodarboties. Lai kļūtu par pilntiesīgu Ventspils augstskolas studentu, vispirms klātienē vai elektroniski jāreģistrējas studijām. Reflektantu uzņemšana turpināsies līdz jūlija vidum. Šajā laikā pēc reģistrēšanās reflektants slēdz līgumu. Uzņemšanu studijās vērtē pēc centralizēto eksāmenu atzīmju rezultātiem. Studenti var pretendēt arī uz kādu no vairāk kā 200 esošajām budžeta vietām. Ventspils augstskola pamatoti lepojas ar vienu no labākajām studentu dienesta viesnīcām Latvijā, kas atrodas vienā ēkā ar augstskolu. Tas nozīmē, ka studentam ir nodrošināta dzīves vieta mācību iestādes tuvumā. Savukārt, lai 3-4 studiju gadu laikā students varētu pilnvērtīgi apgūt izvēlētos mācību priekšmetus, viņa vajadzībām ir pieejama plaša un moderna bibliotēka augstskolas telpās, kas satur bagātīgu zinātnisko literatūru un video ierakstu mācību bāzi. Taču būtiskākais guvums pēc augstskolas absolvēšanas ir atzīts diploms un konkurētspēja darba tirgū. Piemēram, Ventspils augstskolas tulki ir atzīti savas nozares eksperti, kuri ieņem labas darba vietas. Nevelti studentu moto skan "Pamēģini pārspēt". Savukārt Ventspils augstskolas moto ir "Esi soli priekšā". Tā ir izglītība rītdienai.